Rīts solās būt augsts un mākoņains, taču dienas otrajā pusē laiks skaidrosies. Vai tas tiešām tā būs un vai tam var ticēt, to jautājām laika ziņu vadītājiem. Kā jūs vispār nonācāt līdz šādam amatam par laika ziņu vadītāju? Par meteoroloģiju es interesējos kopš bērnības, un tad bija diezgan loģiski, ka es izvēlējos mācīties geogrāfos. Otrs variants bija mācīties fizmatos, jo meteoroloģijā ļoti svarīgi ir arī fizika un matemātika, bet tas man, kā jau daudziem, likās nedaudz par sarežģītu, man vairāk patika geogrāfija. Tad es jau vidusskolā sazinājos ar meteo dienestu, tur pa vasarām jau vidusskolā sāku strādāt un skatīties, kas tur un kā. Man ļoti tas joprojām patika un viss bija kārtībā. Tas stāsts ir visam interesants. Man bija 18 gadi un man piedāvāja Gvido Linga. Mēs ļoti labi zinām viņu kā grupas Linga līderi. Gvido Linga savā laikā mūzikas stundu vadīt. Un tad gadiem ejot, es vadīju mūzikas stundu un tad pēkšņi ziņu dienesta vadītāju piedāvāja Grigāli, tu būtu ideāls laikziņu speciālists, kurš varētu stāstīt par laikapstākļiem. Un kādas ir prasmes nepieciešams cilvēkam, kas to gribētu darīt? Droši vien ir jāsadala divās daļās. Ja cilvēks grib strādāt meteoroloģijas centrā, tad pietiek ar labām zināšanām ģeogrāfijā, būtu precīzāk droši vien atmosfēras fizikā. Bet mūsdienās pietiek arī ja ir labas zināšanas vienkārši datu interpretācijā, labi jāmāk lasīt kartes un jābūt izpratnē par procesiem un matemātiku. Var iztikt bez matemātikas. Ja grib strādāt arī mēdījos, tad, protams, ir vajadzīga arī droši vien labs vārdu krājums, droši vien dikcija, balss, bet to visu lielākoties var iemācīties. Tā diezgan vienkārši. Vai jūs vispār zināt par sinoptiku un vai jūs interesējaties par to? Ir divi dažādi nosaukumi. Ir sinoptiķis un ir tas, kurš stāsta par to, ko ir izpētījis sinoptiķis. Un līdz ar to es stāstu, kāda laikapstākļa ir gaidām turpmākajā naktī un dienā. Es nestāstu par cikloniem, anticikloniem, jo lielākā daļa cilvēku grib zināt, līs, nelīs, spīdēs saule, nespīdēs saule, būs augsts vai karsts. Un kas veido laika ziņas, vai jūs pats arī tur piedalāties? Lielākoties, jā, piemēram, televīzijā kaut kādu laika periodu es arī tās laika prognozes pats sastādīju, bet tā kā man darba apjoma ar vienu auga, tad mēs nolēmām tagad ar meteoroloģijas centru slēgt līgumu, lai man šī darba daļa atkrīt vismaz vakara laika ziņām, kas ir panorāmā. Bet es tur mēdzu pielabot. Es veidoju pats laikziņas un es skatos un salīdzinu, kā dara to dažādas sinoptikas centri. Un līdz ar to savalkot to vidējo, es nonāku pie tā, kāda laikapstākļa ir gaidām mums. Kāds nākās, ka reizēm laika ziņas Latvijas televīzijā un visur citur atšķirās no portāliem internetā sastopamiem? Tas ir labs jautājums. Par laikziņām mediji nav gatavi Latvijā maksāt. Daudz medijos, kā zināms, vispār valda diezgan liela nabadzība, un lai arī laikziņas ir viens no pieprasītākajiem produktiem, mediji nav par to gatavi maksāt joprojām, jo var visādi izlīdzēties. Atbildība nav nekāda, virsraksts var likt internetu portālos diezgan košus, kliki ir, un tāpēc žurnālisti uzskata, ka var paši sagatavot pietiekami labas ziņas, un tā kā cilvēki visu laiku viļās, bet joprojām lasa tos rakstus, tad viss ir kārtībā viņuprāt. Bet televīzijās, protams, arī atšķiras avoti. Man gan godīgi sakot nav zināms, kur šobrīd komerc televīzijas, no kurienes ņem laika prognozi. Iepriekš tas bija meteoroloģijas centrs, bija vēl citi avoti, nav nejausmas, kur šobrīd. Laika prognozi vienmēr atšķirsies arī meteoroloģijas centrā. Datus interpretē katrs sinoptiķis atsevišķi, un laika prognozes tas ir normāli, kā atšķiras. Laika prognoze nekad nav 100%, un cilvēki ir aizmirsuši, ka tā joprojām ir prognoze, un tā nav nekad 100%. Prognoze pēc definīcijas nevar būt 100%. Kur tu skaties laika ziņas? Pārsvarā skatos meteo un pa TV3, bet es laika ziņām neticu, jo pārsvarā tie cilvēki, kas stāsta laika ziņas, ir profesionāļi meļi. Kad sanāk, tad jā, tad televīzijā, ja tur pastāvīgi rāda, kāds laiks būs, tad es paskatos, ja sanāk būt mājās pie televizora. Es skatos vairāk internetā, kā piemēram latviešu portālos es nestos laika ziņas, tāpēc, ka es latviešiem neuzticos. Es skatos, ka Gizmeo tāds portāls ir un tur ir kvalitatīvas laika ziņas un diezgan precīzi. Kā jums šeit laika ziņas ir uzticamas? Laika ziņas? Dienas, vienu dienu uz priekšu viņas ir uzticamas, bet vairāk īpaši nē. Plus mīnus, jā, kaut ko jau var pateikt, jā, es domāju, ka jā. Kā var ticēt, ja šodien par lietu neviens neko neteica, bet 15 minūtes viņš bija lietas, vai 10, vai ne?
Šodien laika prognoze ir piepildījusies. Mākoņi ir izklīduši un laiks ir skaidrojies. Sižets ir veidots speciāli mans medijs.lv.